Esiet sveicināti raidījumā 3/4. Šajā raidījumā runāsim par vides pieejamību. Tiksimies ar vides pieejamības ekspertiem un kopā ar Sintiju dosimies uz kādu jaunu objektu, lai vērtētu, protams, vides pieejamību. Vides pieejamība. Esam stāstījuši, ka tā ir nepieciešama ikvienam no mums, jo mēs visi kādreiz paliksim veci, citiem no mums būs bērni, kuri būs jāstum ratiņos, un kādam citam būs ilglaicīga vai īslaicīga invaliditāte. Izveidot pieejamu vidi, kā izrādās, nemaz nav tik viegli. Nereti arhitektiem, projektētājiem un būvniekiem pietrūkst zināšanu un izpratnes par labākajiem pieejamības risinājumiem. Ir daudz piemēru, kad ēkas plānotājiem ir bijusi vēlme izveidot pieejamu vidi, taču kompetences trūkuma dēļ tas nav izdevies. Kā piemēru varam minēt Latvijas Mākslas akadēmijas 2. korpusu. Projekts pēc būtības bija domāts pieejamības nodrošināšanai, bet nezinot nianses, ēka ir izbūvēta nepieejama un šobrīd par šo gadījumu norisinās tiesvedība. Invalīdu un viņu draugu apvienībā Apērons ir vides pieejamības departaments. Apmācīti, pieredzējuši vides pieejamības eksperti, kas paši ir arī pieejams vides lietotāji. Mēs cenšamies uzlabot vidi Latvijā, un to mēs darām sadarbojoties ar arhitektiem, būvniekiem un arī iesaistoties pilsētu attīstības plānos, teiksim, Rīgas pilsētas attīstības plānā. Attīstības plāni viennozīmīgi ir ļoti svarīgi, un to veidošanā ir jāpiedalās. Bet ko tīri praktiski dara vides pieejamības eksperti? Praktiski tas ir tā, ka daļa darba ir birojā, daļa darba ir dodoties uz objektu, teiksim, bieži vien, lai ietaupītu laiku arī arhitektiem vai būvniekiem, viņi atsūta rasējumus vai kādas bildes, un tad mēs atbildam pa e-pastu, bet ir tādas situācijas, ka jādodās uz vietas, vai pirms būvniecības kāda rekonstrukcija vai būvniecības stadijā. Tad mēs aizbraucam uz vietas un izvērtējam, vai kā darbi ir jau veikti, vai uz vietas var izvērtēt precīzāk, kādi darbi būtu jāizdara. Lai arī beigās ietaupītu, nesapirktu liekas lietas, kuras beigās nav vajadzīgas. Tātad pareizo vides pieejamības risinājumu atrašana var nevien uzlabot gala rezultātu, bet nest arī finansiālu ieguvumu. Jo katra lieta, kas tiek iegādāta vai uzstādīta vides pieejamības risināšanai, tiek izvietota mērķtiecīgi un īstajā vietā. Šī te daļa nav laba, ja brauc lejā, neuzmanīgi brauc un aizķerās, principā ir šitā, un te ir kādi 2 centimetri. To vajadzētu būt vienā līmenī. Tas, ko audita laikā Jurģis ar saviem kolēģiem apskata, ir sākot no ārējās vides, proti piekļūšanas ēkai un autostāvvietas, beidzot ar palīgu telpām. Tātad ēka tiek pilnībā apsakota, un risinājums un ieteikumus var atrast gandrīz ikvienā gadījumā. Principā sākām ar ārvalstu pieredzi, arī cilvēki ar invaliditāti pieredzi, kā viņi vērtē. Un, principā tās ir pieredze no Skandināvijas. Mēs izmantojam grāmatas, kas ir izdotas Skandināvijā. Un es domāju, tur riteni viens, ka no jauna arī nevajag izgudrot. Un tādā veidā. Un ir arī nekas jau tur nebūs tāds, kas būs Latvijā daudz savādāks. Jo tie ergonomikas likumi ir aptuveni vienādi. Cilvēki puslīdz ir vienādi, varbūt Spānijā mazliet īsāki nekā Latvijā. Pieredze, protams, ir ļoti svarīgs atspērienu punkts, lai varētu atrast labākos vides pieejamības risinājumus. Tikpat svarīgi ir arī likumdošana, kas Latvijā ir diezgan atbalstoša, jo Latvijas būvnormatīvos ir iekļauta vides pieejamība. Uz papīra viss ir kārtībā, taču praksē nevienmēr viss labi izdodas. Pilsētvide uzlabojas, izpratne arī, ka tas nav tikai priekš invalīdiem, uzbrauktuves lēzenes, jo visiem patīk uzbrauktuves, velobraucējiem patīk uzbrauktuves uz ietvēm. Un arī nevienam vairs nav jautājums, kāpēc tas ir vajadzīgs. Visi prasa jau, kā to labāk izdarīt šobrīd. Vides pieejamības audits var veikt gan jaunām ēkām projektēšanas stadijā, gan arī esošām ēkām. Viss, kas ir jāizdara, ir jāpiesakās apvienībā Apērons, piemēram, rakstot e-pastu uz info@apērons.lv. Turpinājumā vēl nedaudz par vides un izglītības pieejamību. Kopā ar Sintiju devāmies uz kādu no Latvijas augstskolām. Skatāmies!
Sintī, prieks tevi redzēt vismaz savā pusē beidzot. Nevis mēs tiekamies tikai Rīgā. Čau! Čau, Valmierā! Šobrīd mēs atrodamies Vidzemes augstskolā. Esam atbraukuši, lai varētu aplūkot jaunāko pēdējo Vidzemes augstskolas ēku piebūvi. Kā mēs viņu to varam nosaukt, to mums noteikti vēlāk kāds paskaidros, bet mēs esam iekšā. Kāda ir tev pirmie iespaidi? Nu, kā jau tu saki, mēs esam iekšā. Tas nozīmē, ka es esmu tikusi veiksmīgi pat arī iekšā. Tas pirmais iespējas pozitīvs, liekas, ka būs viss ok, bet nu skatīsimies tālāk. Vienīgais, ko nevarēju jau atrast, tā kā invalīdu stāvvieta, kurai vajadzētu būt, bet nu, tas tā kā es pieļauju, ka vēl arī ir izstrādes procesā, un es ļoti, ļoti gaidu, kad mēs redzēsim arī pārējo ēku labierīcības un pārējās nianses un detaļas. Mums arī ir sarunāts Vidzemes augstskolas pārstāvis, kas mums visu izrādīs. Protams, turam mīkšķi, lai viss ir kārtībā, lai viss var, un kopumā skatoties uz telpām, es labprāt varētu atsākt mācīties vēl vienreiz. Kur mēs šobrīd atrodamies un kas ir tas, ko mēs redzam? Tā, mēs atrodamies Valmierā, Tērbats ielā 10, Vidzemes augstskolas jaunajā inženierzinātņu korpusā. Kas šeit mācās? Kādas ir iespējas? Šeit mācās inženierzinātņu fakultātes studenti pārsvarā, un, protams, arī atkarībā no telpu noslodzes arī otras fakultātes studenti mūsējās. Un viennozīmīgi tātad mediju studiju studenti. Tātad ja mums šeit ir multimediju laboratorija šajā ēkā. Es arī skatos, ka ir pults, mikrofoni. Lai ierakstīt viss profesionālais mikrofoniņš, viss mums ir. Bet cik es sapratu, jums vēl nav sācies tas pilnais noslogojums, ka te ir tikai, cik, 50% vēl? 50 apmēram, jā. Tā kā būs vēl vairāk. Jā. Man arī jāprasa, kas tas tāds ir? Kas ir tie visi zilie? Tā ir mehatronikas laboratorija šī ir. Mehatronika mums ir koledžas līmeņa programma tāda. Mehatroniķi tie ir, varētu teikt, inženieri, kas strādās ar mūsdienu rūpnieciskām iekārtām. Industriālās iekārtas sastāv no divām lietām, no mehānikas un no kontrolieriem. Tātad mehānika un elektronika. Jā, tātad vai nevarētu teikt tikai elektronika, tā ir datorvadība. Mūsu raidījumam aktuāls temats arī ir vides pieejamība. Pastāstiet par to, kā ir sanācis jūsuprāt? Man par to grūti spriest, kā ir sanācis. Tur ir jāskatās no gala lietotāja viedokļa, bet katrā gadījumā mēs projekta ietvaros centāmies ietvert šīs lietas, gan sākumā projektēšanas stadijā, gan arī iegādājoties aprīkojumu, lai mums būtu taisni šī vides pieejamība atrisināt, lai mums nebūtu telpas vai kas nav pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tātad mums ir gan telpas, gan grīdu līmeņi, par to ir domāts, un ir domāta tātad arī regulējuma augstuma darba vietas, galdi. Tagad, ja es būtu šeit ritīgi nodomājis strādāt, man šāda būtu vislabāk. Nu, tev šādi, un tagad palaid mani, patīšos kā mani. Bišķi zemāk varētu. Nu, re. Nākamais un ielagos sev. Jā. Pārāk maz arī par to runā vispār ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet vispār visiem par ergonomiku, kā ir pareizi sēdēt pie datora, jo mūsdienās mēs ļoti daudz laiku pavadam. Tad... Parasti viss sēž. Jā, vēl kaut kāda krūze, tur uzgrauž kaut ko. Jā. Manuprāt, tiešām ļoti labs. Augstskolā studentiem ir ļoti labs ieguvums. Es atceros, ka nevar nosēdēt tik ilgi. Principā cilvēki, piemēram, kas ir ratiņkrēslos un domā par mācīšanos augstākās izglītības iestādē, šeit jūs esat padomājuši par to, lai viņiem šeit būtu maksimāli pieeja. Jā. Nu, tu brauks vienītī. Mēs iesim. Vienītī, Jā, tieši divnieks. Tiekamies tad augšā, jā? Jā. Es varētu uzreiz iebraukt otrādāk.
Foršas vieglas durvis. Tas lifts visu laiku ir ieslēgts, viņu var lietot, jā? Super. Un principā ārkārtīgi tā lifta konstrukcija būvēta. Viņš ir iztur 300 grādu Celsius temperatūru. Principā tā viņa ideoloģija pavisam cita, ja standarta lifti ugunsgrēka gadījumā parastās mājās brauc vienā virzienā uz pirmo stāvu. Viss un paliek, kur viņi izsācās. Parasti pat viņus nevar lietot. Jā, tāpēc šitais ir būvēts, tāpēc, ka invalīds, ja viņi ir vairāki mājās, viņiem visiem jānonāk līdz pirmam stāvam. Un tāpēc viņš ir tik šausmīgi būvēts. Visi vadi, visi ir ārkārtīgi. Jā, viņi var lietot arī ugunsgrēku. Var lietot ugunsgrēku laikā, viņš staigā līdz pēdējiem, kamēr apstājās. To es neesmu bieži dzirdējis. Patiesībā vienmēr ir tas variants, ka neko. Paldies jums, ka izrādījāt telpas un lai izdodas nākotnē, arī ar tām lietām, kas ir plānotas. Jā, paldies. Re mums atļāva arī iejusties tā kā skolas solā atkal. Bet atpakaļ pie nopietnajām lietām izstaigājām Vidzemes augstskolas jauno ēku. Man ir jāprasa, tavs komentārs. Tātad, kopumā ļoti grūti kaut ko tā kā pakritizēt, jo iespējas ir fantastisks un satriecošs. Es esmu tādā tā kā sajūsmā, varētu tā teikt, jo kārtējā jaunā ēka, kura ir uzcelta Latvijā un ir sajūta, ka tu pat īsti neesi Latvijā, tas tā kvalitāte un viss tas iespējas. Bet, protams, kā jau vienmēr, ja ļoti labi grib, tad var arī atrast sīkumus, kam tā kā varētu piesieties. Un tad iepriekš minētais jau, invalīdu stāvvieta, kuru, kā mēs dzirdējām, arī ar laiku atrisināsies, jo te vēl viss notiek procesā. Tāpat tās arī varbūt trūks nedaudz kaut kādas norādes vairdzīgiem cilvēkiem. Kontrastējošās norādes. Kā ar sliekšņiem? Jā, tā bija vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt. Vietām ir sliekšņi palieli. Bet man izdevās pārvarēt to visu, un tie tiešām, manuprāt, ir tādi sīkumi uz tā lielā kopējā fona arī vispār valstī. Un, iekšā ir mājīgi, silti un ļoti patīkami. Un tagad tu esi pilnīgi aizraut ar šo ēku, un to tagad izdomā nākamgad iestāties. Vai, tavuprāt, tu varētu izmantot pilnībā šīs ēkas visus piedāvātās iespējas? Jā. Mierīgi. Jā, protams, jāskatās katram individuāli kaut kādas vajadzības, bet tas, kas ir pat svarīgāk par to fizisko telpu, tā, manuprāt, arī attieksme un arī domas par to, kā vēl varētu uzlabot lietas, un cilvēki ir gatavi, man tāda sajūta rodas, kad mainīt un domāt un runāt un attīstības tādā procesā būt, nevis tikai attaisnoties, ka kaut kas nav un nebūs. Bet viss ir tādu skatu vēl uz nākotni. Paldies, Sintī, ka atbrauc ciemos pie manis uz Valmieru. Forši arī pastaigājāmies, apskatījām jaunas lietas. Mans viedoklis par šo visu ir tāds, ka liels prieks, ka cilvēki cenšas, lai visiem būtu labāk un arī izdodas. Un lai izdodas arī nākotnē. Tālūk ar vides pieejamību. Latvijā ir samērā pozitīvi piemēri, un lai šādu piemēru būtu vēl vairāk, iesakām jums vērsties pie vides pieejamības ekspertiem. Tas arī šajā raidījumā viss. Atgādināšu, ka visas raidījuma epizodes varat vērot apērons.lv mājaslapā, un pašus svaigākos raidījumus skatieties katru otrdienu 19.15 kanālā RTV. Paldies, ka skatījāties, lai jums izdodas!